Labrīt no rīta. Tātad tāda nesukāta, seja nemazgāta, tikai zobi iztīrīti. Nu tā. Piemēram, šī trakā zilā krāsa, ja, man patīk, manām acīm patīk, ja. Un es tad, krāsoju. Bet, piemēram, šī dzeltenā, man tikko te bija dzeltena krāsa, es tikko to izkasīju ārā ar nazi. Negribu viņu turēt, man ļoti patīk. Man te apakšā ir tā dzeltenā krāsa, bet man nepiestāv, es izskatos vēl slimāka. Teiksim tā, nu nopietni, nav labi, nav labi. Brauc tikko uz jūru, brauc garām izkastēm. Tur, kur plasmasi un papīri, nu tie konteineri. Un pēkšņi ieraugu vienu bildi. Tur audeklis. Un es saprotu, kā es aizbraucu garām, bet galvā turpinā griezties tā kā ding, 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 ritentiņš. Un griezos atpakaļ. Es redzēju noliktu pie izkastēm. Tā ir tā numuru glezna, ja, ko var krāsot. Jā, loģiski, ka nav skaidrs, ka tas ir zilonis un žirafe. Bet tas ir audeklis un te ir putns. Es nezinu, man liekas, ka vai nu šī bilde ir jāpabeidz, vai kaut kas ar to ir jādara. Krāsu nav klāt. Bet es nezinu, man liekas, man kaut kā atkal kaut kāds... Nē, es vienkārši domāju tā. Tā ir atkal iespēja. Iespēja tā kā kaut ko padarīt radoši ar krāsām, un es varu izmantot kaut kā šo audeklu, varbūt pat citādāk. Vienkārši žēl audekla. Elementāri, Watson, man ir žēl šī audekla. Nu jā, tā kā griezos atpakaļ, ievedīšu mājās un braukšu atkal uz jūru. Arī atklāšu savu iekšējo sajūtu. Tātad pirmā doma, viena no, nerādīt jums šo bildi un neteikt, ka tā ir no miskastēm, jo jūs padomāsiet, ka es esmu miskasnieks. Jā, jūs drīkstat padomāt, ka es esmu miskasniece. Tieši tā. Un tas, ko jūs padomāsiet, tā vienmēr ir jūsu darīšana. Un man ir mana darīšana, un cilvēkam, kurš kaut ko par mani padomā, ir sava darīšana. Un nevajag sākt domāt, ko kurš padomās. Nu tā, es vienkārši atkal atklāju, jā, kāda man tur funkcijas tas galvā notiek. Un es domāju, ka, protams, nekāda unikalitāte, tā ir visiem. Piebrauc pie jūras, uzreiz ir priedīte malā, un te ir tie sveķainie pumpuri. Šoreiz tos uzēdīšu. Jūra šodien šāda, paliecīga, bet klusi šauc. Cilvēki pa kādam ir, es ieedu tos sveķainos pumpurus, nu baigie līp starp zobiem un burtiski zobi salīp, žoklis salīp drīzāk tā. Nu labi, braukšu. Braucu un nebitīgi tāda iekšējā tā kā steiga, es nezinu tā kā, lai es ātrāk nobrauktu, lai, nu kad uz mājām es braukšu, nu kaut kā tāda kurbulēšanās, jā. Nav tāda iekšējā miera. Nav. Bet es atceros, vakar mums bijām, kā ciemiņi man bija dažādi vecumos un dažādi pieredzēs, bet kaut kā vienojušies elements, ka daudzi ir sākuši vai nu sportot, vai tieši interesēties par to, kur varētu sportot. Nu, tas sagatavošanās process, kas var ilgt arī visu būšu, protams. Kā jau mums visiem. Ja, saņemties un sākt darīt kaut ko. Un tad es atceros, ko man viena, negribas teikt viešņa, bet viesīte. Viena viesīte teica tā, kā viņas treneris esot teicis, galvenais sākt ar kaut ko sākt, un tad vienkārši kāpināt. Tātad, ja spēj pievilkties vienu reizi, tad censties varbūt kaut kādā brīdī tās 2 reizes. Bet tas nozīmē tikai sākt ar kaut ko. Nu, ne jau nākamajā dienā uzreiz 2 reizes pievilkties. Bet laikam, tur tā zelta frāze bija tā. Katram cilvēkam normāla fiziskā forma esot tad, ja spēj pievilkties vienu reizi, atspiesties 3 reizes, pistolītē, tas ir tā kā pietupties šādi te, šitā pietupties. Tā kā es tupu un tā kāja ir izstiepta, piecelties, nu tā kā notupties šādā te pistolītē un piecelties.
Tādi bija tie 3 un vēl kaut kas. Un tā esot normāla fiziskā forma, ja cilvēks to spēja izdarīt. Nu jā, tas ir tā, pārdomām. Bet, jā, nu, vēl viena viesīte sacīja to, ka viņa sākusi ar, piemēram, planka, ja. Sākumā viņai tikai 20 sekundes sanāca. Tagad ir pagājis gads, un viņi jau var 2 minūtes. Bet viņi to dara katru dienu. Nu, tā interesanti vienkārši, ka cilvēki tā sāka dalīties un runāt par šādu tēmu. Bet ir normāli arī neko nedarīt un gaidīt to brīdi, kad nu tas pienāks. Nu, viss ir normāli. Nobrauc 20 minūtes, un tagad man ir līdz arī hantelis. Nu, tādas jau vecas, bet ir. Drusciņi pavingroju, šitā te. Un šitā aizmugurē, šitā te. Nu, vienkārši, jā, kaut ko drusciņi padarīšu. Un tad es gribu pamēģināt, vai es varu atspiesties tās kaut vai vienu reizi. Nē, nevaru. Nevajadzēs tikai 2 reizes. Tā, un kā tur pistolīte, ja? Šitā. Nē. Vispār, nē, nevarētu nemaz. Es zinu, ka nevarētu nemaz. Un kas vēl bija? Un pievilkties, nezinu, vai varētu. Nu, bēdīgi. Nu, es šādi vienmēr atspiedos skolā. Tā kā, paga, kā bija? Šitā? Paga. Vai šitā? Kā mums nāk? Kā mums ļāva? Šitā laikam. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nu, 16. Šitākais ceļš atbalstu. Ja? Nu tā. Tikai ar rociņām. Tā es varu 16 reizes. Bet, nu jā. Un kājas. Es uzskatu, ka man ir resnes, man vispār nav potīšu. Vienmēr bija kauns, bet, nu, kaut kā jau esmu samierinājusies. Un tā drusku kaut ko padarīju, braukšu atpakaļ. Sanāks 40 minūtes, normāli. Vilkšu vestīti, atpakaļ. Jā, un es, kā es vīram teicu, es negribu visu savu spēku atstāt trenažieru zālē. Jo iepriekš, jā, jāvelk šis te, iepriekš tas varbūt bija normāli, ka bērnu nebija. Vienkārši notrenējies, nu, un aizēja mājās un iekrīti gultā. Bet te jau tā nav, tas spēks ir jāatstāj. Labi, braukšu mājās. Ieskrēju mājās, un te Sāra sēž kā bilde. Un es atceros, ka man nav viņai ēdiena. Atkal viss ir apēsts, jābrauc pakaļ pēc kaut kādiem labumiem tādiem. Jā, pēc tā braukšu, un kaķim smiltis un kaķim ēdiens. Tā ir, jā. Nevēlos šodien mazgāt matus, un tāpēc sataisīju sev, kā man ops kādreiz teica, analīze. Mati kā analīzei. Nu, jā, mati kā analīzei, bet, jā, ieslēdz kameru, uzreiz sāk jautroties. Uzvārīju sev rīsu nūdeles, ēdu pa vidu. Nekur tur. Vakar bērni atstāja ārā rotaļlietas. Slapjas. Tāpēc tagad tur tie mērkaķīši tur augšā žūst. Ēdu tos ķiršu tomātiņus mazos. Un ik pa laikam paskatos uz miedziņu. Un man tik ļoti gribas, lai viņš man ņaut, lai viņš man prasa ēst. Un neprasa. Man vienkārši tikai guļ. Un man vien brīdis atnāca mājās no veikala un likās, vispār viņš neelpo. Uzreiz pieskrien klāt, skatos ar tādām acīm. Nē, viņš elpo, bet jā, šitā viņš guļ. Acis viņam tā kā tā pusvirus ir. Nezinu. Tikko paēdu un ēdu gan salātus ar majonēzi, gan arī olu ar majonēzi. Un es tādu varu pastāstīt, ja? Sanāk, šī Helmans, man ne īpaši garšo. Man garšo tā Provence, kas ir tajā vienkārši tādā dzeltenā izspiešamā paciņā.
Bet es, ja godīgs, ļoti izbaudu. Man vīrs saka, neēd majonēzi, nepēc majonēzi, tas ir kaut kas kaitīgs un tā. Jā, tā ir. Bet visu savu dzīvi es esmu baidījusies no majonēzes, no sviesta. Un, nu kā, mūžīgi resna, mūžīgi pašpārmetumos un tā tālāk. Un tā, ja godīgi, es vienkārši izbaudu. Jā, ir tas brīdis, ka es izbaudu majonēzi. Es lieku klāt majonēzi un ēdu majonēzi un paņemu dažreiz sviestu pat ar karoti apēdu. Vienu karotīti sviesta es apēdu. Un jūtu, kā tas man izkūst mutē. Un tāpēc, ka nevajag ne no viena pārtiks produkta baidīties, tas tā ir, jā. Bet nu, ko es tur varu tagad? Tagad ir steķens pēc kara visi gudri. Bet tad, kad esi bijis tādā, nu, paša radītā cietumā, jā, kaut kādā mērā, jā, sasaucas ar to grāmatu, mans prāts man paša cietums, ja, ka es, kad tur iepriekš lasīju. Jā, es vienkārši biju pie Omas, un Oma man iedeva veselu pakaru bildēm, visādām. Skatos, ko Miedziņš dara. Viņš tā pacēlas galvu, bet vispār nekādas. Tā viņam vajadzēja, Miedziņ. Viņam nav nekāds reakcijas, viņš arī man neņaut pretī, un šodien viņš slikti jūtas. Bet, var sakot, viņi man iedeva veselu paku ar bildēm, un tur, nu, tieši manējās, kas ir saistīts ar mani, un tā, un, piemēram, rekur, te. Es domāju, ka man tie kādi 22 gadi, vai 23, varbūt 23, tāda bilde. Un es atceros, šeit man jau ir pamatīgi, var sakot, es visu ēdu un visu izvēmju, ja? Un es visur saņemos un smaidu, un te ir mans izlaidums. Tāda bilde. Un it kā tie ir mani labākie jaunības gadi, tā vajadzētu būt, ja? Un vēl vesela kaudze ar visādām bildēm. Un es skatos, un man tās bildes ir kaut kādā mērā, nu, jāsaka, jālieto vārds, nu, tā kā nepatīkams un pat pretīgas, tikai tāpēc, ka es atceros to sajūtu, un uzreiz aizbraucu tā kā laika mašīnā uz to brīdi, kad bija šādi. Un tas ir tik briesmīgi, ja, ka tad, kad cilvēki stāsta daudz pa saviem, nu, tiem periodiem, kad ir 20 gadi, cik bija tad labi, un ka mana Oma sapņoja, un man atkal ir tā, paldies Dievam, ka tas ir beidzies, un man ir tāda cerība, nu kā, jo es vecāka kļūšu, jo varbūt viss, varbūt vēl citādāk sakārtosies, un man būs, nu, piemēram, vēl vieglāk pieņemt savas krunkas, menopauzi, kaut vai, ja? Nu, tādā ziņā, ka es gribu atdoties dzīvei, jā, atdoties visam tam laikam un visam, kas būs. Un tas ir pats grūtākais laikam, pateikt tai realitātei jā. Nu tā, man tūlīt nāks atpakaļ no skolas dēls. Pildīsim mājas darbus, un tad jau pulkstens tāt ir 1. Vāru, vēl ābolu un bumbierīti. Man garšo. Nu viss, pagaidām. Vecēd modē domāju, jānoliek un jāiemūžina šāds pipariņš. Bet es vēl gribēju teikt tiešām ļoti, ļoti pateicos par visiem tiem komentāriem. Tas tiešām ir tā kā, nu, tik nepieciešams ir iedrošinājums, un ja tiešām man kāds uzraksta tikai 3 cilvēku dēļ, piemēram, filmē, man tas tiešām liekas tā vērts. Tiešām tā vērts, un man vispār nav vairs šaubu, un, bet jā, tas ir arī tik interesanti redzēt tās kārtas, kādas mūsos droši vien katrā ir, un kā tā lobīšanās notiek. Un kad saprotu, kas ir svarīgi un kas nav. Tā kā pateicos, tiešām no sirds pasakos pa visiem tiem garajiem vēstījumiem, kas ir zem kāda no video vai katra video. Tas tiešām man patīk tā
Nu, tā kā tāda bīdīšanās savstarpējā, ka viens otram, jo es jau neredzu, tik daudz, ko es neredzu, ka, piemēram, es izdomāju mainīt savu nosaukumu, piemēram. Nevajag vairs apļus, vajag, ko es tur citu izdomāju. Tad piemēram, man uzraksta, ka tomēr, ko vispār nozīmē aplis, ka mēs dzīvojam pa apli, ka, nu, patiesībā nevis pa apli, bet spirāli, jā, un tas ir viss, tā kā, to es visu zināju, bet tas tiek nosaukts vārdā. Un tas uzreiz tā kā kļūst tik, nu, saprotam, tā kā tiešām paldies, ka visu laiku tiek atklāti jauni, nu, virzieni, jo katram jau ir tās klapes un, jā, te jau neko neredzi. Vēl gribēju pateikt, ka man kaimiņiene atneš šādu grāmatu, jā, šādu grāmatu, kā atgūties no atsvešinātiem, noraidošiem un ar sevi pārņemtiem vecākiem. Jā, tādu viņa man atnesa. Un jā, vienkārši atnesa un pateica, lūdzu, izlasi. Nē, tas ir interesanti. Tas ir absolūti interesanti, ka pie manis šādi atnāk grāmata. Tas ir ļoti interesanti. Es noteikti izlasīšu. Un tad pastāstīšu kaut ko. Sēdēju un pēdējo stundu adīju džemperi, to rociņu. Vakar kaimiņiene uzlaikoja. Es kā neredzēju, ka viņa ir pārāk priecīga. Un kaut kas nepatika laikam. Nu labi, jāgaida līdz beigām. Ziniet, līdz pašām beigām nekad nevar zināt, vai sanāks vai nē. Jo tam, man liekas, tāpat kā romānu rakstot. Ar pēdējo nodaļu var nogremdēt diezgan daudz. Tāpat arī džemperi var nogremdēt. Bet viss ēdu mandarīnus. Palīdzēja bērnam izmācīties. Nu, visu kaut ko tādu lieliem bērnam. Un tagad iešu pēc 5-gadnieka kopā ar Sāru. Labi, ziniet, laikam vairs šodien nemaz nepieslēgšos portālam. Vienkārši, jā, pateicos par jūsu uzmanību. Un satiekamies citā laikā, citā vietā. Lai jums visi labi!